Netālu no jūras šalkoņas, vēja sapūstām smiltīm, vilcienu dimdoņas pavaras skola. Gaiša, liela, varena. Nemaz savādāk jau nevar būt skola, kurā dzīvo plecu pie pleca ar jūras spēcīgo gaisu, stiprajiem vējiem un mirdzumu, kas atspīd, kad saule stari spēlējas ar viļņojošo ūdeni. Tāds latvisks spēks tajā slēpjas. Šis spēks ir arī 29 6. B klases skolēnos. Šis būs stāsts par viņiem. Liepājas Oskara Kalpaka vidusskolas skolēniem, par viņu kopā būšanu, labajiem darbiem, par mīlestību pret tuvākajiem, par draudzību. Šis stāsts sāks ar maziem priecīgiem bērniņiem, kuru acis smirdz par to, ko dara jau no pirmās klasītes, kad puiši un meitenes tērpti tautas tērpos lepni izdejo katru skolotājs iemācīto soli. Ar smaidu sejā viņi iemācās novērtēt iespējas, mācās būt kopā gan priecīgos, gan netik vieglos brīžos. Diena no dienas raisa satikšanās prieku. Nākās saprast, cik forši kopā būt. Ir jautri, ir interesanti. Tā vien augusta pēdējās dienās liekas ritam tik lēni, jo gribas satikties, lai visa klase atkal ir kopā. Un tāpēc tā vien biežāk rodas vēlme ilgāk pavadīt laiku kopā. Izzinot, uzzinot, pētot, spēlējot, atbalstot. Brīžiem smejamies, ka esam bijuši visur, izpētījuši un izzinājuši Liepājas muzeju, iepazinuši dažādus bērnu izrādes Liepājas teātrī, gandrīz uzstādījuši rekordu vismazāk nogāztajiem ķegliem Dzintara boulingā. Viens otram mācījuši noturēties uz slidām Liepājas ledus hallē, izglītojušies ar gardu popkornu klēpī Liepājas kinoteātrī, pat centāmies neizrādīt bailes un savaldīt trīcošās kājas karos cietuma ekspedīcijā. Protams, esam iepazinuši arī tālākus un tuvākas vietas, dodoties ilgi gaidītajās ekskursijās, kas par atmiņām, kas par piedzīvojumiem. Lielākais izaicinājums bija brauciens ar sabiedrisko transportu pāri visai Latvijai uz Valmieru. Gauja, pilsēta, paskaitāk, māls un dubļi, silts ūdens, kopīgi smiekli un prieki. Vakarā komandas gars un kopīgi stratēģijas izskrienot šķēršļus Lāzertakā. Sarunas un smiekli visas nakts garumā, jo kurš gan brauc 300 kilometrus, lai gulētu. Kopīgi priecājoties par pavadīto laiku un piedzīvojumiem. Mācamies arī palīdzēt, mācamies sapratni un empātiju. Mums patīk palīdzēt. Šo gadu laikā, kā bērniem, ir nācies aizdomāties par to, ka pasaulē viss nav tikai balts un pūkains. Notiek sliktas lietas, ļoti sliktas lietas, bet tas, ko mēs darījām, palīdzējām. Palīdzējām iejusties jaunā valstī, pilsētā un skolā 2 ukraiņu puišiem. Sadraudzējāmies, piedalījāmies akcijā, kurā izgatavojām maskēšanās tīklus ukraiņu karavīriem. Neatņemama mūsu klases aktivitāte ir ikgadējā dāvaniņu gatavošana Ziemassvētku laikā tiem, kurus tās ļoti iepriecinās. Saiņojot, iesienam ne tikai svētku dekorus, bet arī mīlestību un gaišas domas. Ikdienas skrējienā arī neaizmirstam rūpēties par dabu. Šķirojam un neaizmirstam. Tā mēs kopīgi viens otru pamudinot, atbalstot, paskubinot, mācamies. Mācāmies uzklausīt, nepārtraukt, pieņemt atšķirīgo, savaldīties, saprasties. Kopā mēs augam, mēs darām to, kas mums vislabāk sanāk. To būs sargāt un to būs glabāt.